Čau, mam! Apsveicu tavā apaļajā jubilejā. Piedod, ka ilgi nebija atbraucis apciemot tev, bet tagad es esmu atbraucis, jo tomēr liels pasākums ir. Jā, šodien klausījos, kā bērni runā, piemēram, par to, cik katrs ilgi dejo pie tev, ko katrs ir sasniedzis, kādi katram bijuši atgadījumi ar tev. Tā laikam es kā cilvēks, es visilgāk dejojis pie tev, vai vismaz viens no tiem, kurš visilgāk. Un par atgadījumiem, kur mēs esam bijuši, piemēram, man laikam vispilgtāk paliek atmiņā tieši Rīga 800. Tas bija tāds ļoti liels, tāds emocionāls pasākums un viss tas salūts, tas bija drausmīgi krūti. Labi, nāc, es tev kaut ko parādīšu. Inti, tu mums esi vislabākā, vismīļākā un atraktīvākā. Tu ar savu mīlestību pret deju esi iemācījusi arī mums to mīlēt. Tu esi atklājis mūs var dejot priekš, mēs dejojam no visas sirds un ar smaidas lūpām. Pateicoties tev, mēs esam pareizi iemācījušies like pauks un galvas, skriet teciņu. Tu mums esi likusi saprast, ka esam viens vesels kolektīvs. Un pateicoties tev, mēs esam ieliski grauki un tikai mēģinājumus, bet arī dzīvē. Tu biji, esi un vienmēr būs mums pati labākā. Deja tā ir draudzība, dejā mēs varam būt kopā. Inti, tu mums esi saudis kopā ar burvīgiem cilvēkiem, devis iespēju dejot, devis iespēju parādīt sev citiem. Paldies tev par to! Šis ir tas īstais brīdis, lai pateikt lielu paldies par to, kāds cilvēks patiesībā esmu izaugusi. Pēc man pirmā skolotāja man iedvesmas avots. Pateicoties tām, kāda labsirdībai un mīlestībai tu attiecies vispār par deju, un mums tu mācīji un liki man labāk dejot un liki mācīt arī citiem, lai būtu labāk dejot. Paldies, ka tu mūs atradi, paldies, ka mēs atradām tevi. Un daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies tev! Intiņ, tu mums iemācīji augstāku leku, platāku smaidīt un vienotā deju solīju leku. Novēlu tev kārtīgi izbaudīt savu un Krustīnu lielo jubileju, un lai tavs dzīves ceļš vēl ilgi ved pa deju taku.